Labi iekārtots un skaists parks, pārdomātas un košās krāsās veidotas puķu dobes. Šajā vasarā Ludza dārznieku skatījumā ir uzziedējusi sarkanās, rozā, baltās un dzeltenās krāsās. Gadu no gada uzņēmuma Ludzas apsaimniekotāja apzaļumošanas komanda strādā pie tā, lai pilsēta vasarā ziedētu. Мы стараемся придерживаться каких-то современных тенденций. Mēs cenšamies ievērot mūsdienu tendences. Katru gadu izdomājam kaut ko jaunu. Vienu gadu izmēģinām vienu variantu, citu gadu otru variantu. Izvēlamies labāko, lai katru gadu ir kaut kas jauns. Idejas, kā vasarā izskatīsies pilsēta, tiek domātas ziemā. Dārznieki zīmē skices un pārdomā puķu šķirnes un to kombinācijas. Ludzā cenšas stādīt puķes un košumkrūmus, kuri nebaidās ne no karstas saules, ne stipra lietus. Pārbaudītas vērtības ir begonijas un samtenes. Vai šobrīd esat apmierināts ar to, kāda izskatās pilsēta? Principā nē. Ja būtu apmierināts, jau vairāk darba nebūtu nekā. Vienmēr liekas, kaut ko vajag palabot, vajag kaut ko jaunu uztaisīt. Neapstājamies. Visu laiku uz priekšu vajag kaut ko darīt. Šajā vasarā pirmo reizi Ludzā ziedi stādīti konstrukciju kastēs, kas izvietotas horizontālā līmenī. Nākamajā gadā dārznieki mēģinās konstrukcijas statīt vertikāli. Cilvēki apzaļumotāju darbu novērtē, dodas uz parku atpūsties, pie ziedu kompozīcijām fotografējas un priecājas par to skaistumu. Мне кажется, что парк красиво выглядит. Man šķiet, ka parks ir skaists. Šeit ir strūklakas, ziedi, šeit var fotografēties. Ir arī rotaļu laukumi, var paspēlēties. Salīdzinot ar to, kas mums bija 8 gadus atpakaļ, mūsu Ludza ir uzziedējusi. Tas ir gan pateicoties mūsu pilsētas vadītājai, gan cilvēkiem, kuri strādā pie apzaļumošanas. Gribētos, protams, lai būtu vairāk ziedu, bet es domāju, ka vajadzētu arī skolā runāt, lai bērni nebojā skaistās puķu dobes, jo šajā skaistumā mēs dzīvojam. Man ir lūgums visiem Ludzas iedzīvotājiem saudzējiet savu pilsētu. Es savu pilsētu ļoti mīlu, un kā pilsētu uzzied, tas ir skaisti. Apzaļumotāju komanda vēlas, lai ziedu un košumkrūmu pilsētā būtu vēl vairāk. Te palīgā var nākt pilsētas iedzīvotāji, arī pie savām mājām vai balkoniem, izveidojot skaistu ziedošo rotu.